steiki. Tā, būs cepta cūgaļa, sinepju mērcē. Cūku gabaliņus, tāds plāksnīts, bišķiņ sakapēt mazi. Šķērsim un garanistam. It kā steiku. Tālūk, gaļiņi ir sakapāti, tagad ņemam dažādas garšvieliņas. Cūku garšvielu vienkārši, kas mums. Te bazilijas pipari, lauru lapiņi un bišķiņ kaisam. Vegetu. Arī bišķiņ. Un no otras puses mēs viņu šādi sāls. Tā, un tad ņemam eļļiņu. Šī ir rasa eļļa, olīva eļļa ar pipariem. Bišķiņu uz pirkstiņu un iesmērējam. Pēc tam to visu gaļiņu ņemam pēstā eļļā. Un sacepam līdz trūniņām no abām pusēm. Tālūk, mums viņas atcepās no abām pusēm. Pievienojam kādu, varbūt tik daudz miltus. Bišķiņ maliņā viņu tā kā sacepam. Līdz tādam zeltenam. Un uzliekam uz pašu mazāko funkciju. Pielējam bišķiņu ūdens, varbūt kāds 50 mililitrus. Sašķēdam tos miltus, eļļu kopā ar miltiem. Tā kā mērcīte. Vat šādi. Pielējam vēl. Un tad pievienojam gandrīz karoti skābo krējumu un bišķiņ pielējam saldo krējumu. Jo viss pēc garšas, kā tu pati jūti. To visu sajaucam kopā, gaļiņa stāv maliņā. Tāds biezenīts sanāca. Un tagad tu pielēji vairāk vēl ūdens. Tādai cepšanai, saltēšanai. Un tagad pieliekam šo te sinepītes ar sēkliņām. Viņam tāda bišķiņ tā kā skābena garša. Viņi te marinēs gaļu. Pārāk daudz neliec, jo viņai ir ļoti īpaši garša, aptuveni tik daudz. Iejauc viņu.
Un bišķiņ pievieno sāls. Nu, redz, tev sanāk tā gaļiņa, viņa tā kā sautējās krējumā. Un ja tu uzskati, ka bišķiņ pamaz, tev tā krējuma, kad viņa sautēsies kāds, pusstundiņ, 25 minūtes, tu vari vienmēr pievienot bišķiņ saldo krējumu vai pat bišķiņ pienu. Tālūk. Un pievienojam mazu daiviņu ķiploku. Ja garšo asāk, tā asāk pievienot. Taisam ciet ar vāku. Tālūk, pagāja 20 minūtes. Apgriežam gaļiņu. Šādi tā gaļa izskatās. Un tagad piebēram vienkārši šampiņonu sēņu zupiņu. Bišķiņ, tas dos to garšu. Tā kā pakāsam, sajaucam kopā to mērcīti un atstājam sautēties. Tā, lūk, kartupeļi gatavi, mīksti, nokaisim viņus. Un pievienojam pienu, augstu pienu. Lai tā būtu tāda putra debesmanna. Un te mums gaļiņa. Tālūk, tāda gabaliņa sanāca. Ļoti garšīgi, smaržo brīnišķīgi. Tās sinepes dod ļoti labu garšu. Tālūk, nu un mērcīt. Tā, un varam pielikt sālītu gurķīti.